Kolosāls konsolidējošs moments, jo, teiksim, proletariāta vairs nav, fabrika vairs nav, mēs neko neražojam, bet šī te nepatika pret šo te slogu, pret to, ka viņi spiesti. 90. gados, kad mēs saņēmām pirmās Latvijas pases, labi atceros to momentu, neviens tā šausmīgi nemuka projām. Jā. Jo, domāju, nu ir brīva Latvija, viņi nezināja, ka brīva būs no latviešiem Latvija. Un tikai tad, kad tauta saprata, ka viņi ir apčakarēti, tad viņa pamazām sāk braukt prom. Tur, kur ir mazāks nodokļu. Kāpēc jūs vēlaties ir tik mazskaitlīgs, Edvin, ka jums nesanāk nonākt līdz saimē? Nē, esmu tik pārliecināts. Nē, tāpēc es vaicāju. Jā, atbildu. Mēdījis ir internetā uz iepriekšējām vēlēšanām bija organizējis, kas pēc manām domām tas bija vienotības ruports, bet online tur nevarēja neko izmainīt. Un partija suverenitāte ar milzīgu, man ir screenshots no šīs aptaujas, pirmajā vietā. Un vienotība bija kaut kā 10. Bet jūs skatījāties internetu aptauju? Jā, portālā bija par kuru partiju vēlēt. Jā, tikai dabiskā rezultāti bija. Bet tas ir mazskaitlīgi. 14,000 pirmajā vietā. Un tas bija portāls ir. Nevis kaut kāda. Nu, bet pagaidiet, ko nozīmē nevis kaut kā? Nu, tas ir portālā, internetā, interešu grupā. Jā, kur informācija pilnīgi pretēji, teiksim, tam, ko mēs paužam. Tad tikai galīgi nav mūsu publika. Nu, bet kāpēc tad jūsu ideja nav piekritēji tik daudz? Es domāju, kāpēc neesat saimē? Es neesmu pārliecināts, ka tas tā ir, jo 3 dienas, 3 nakts notiek vēlēšanas. Aizdomas par viltojumiem. Tieši tā, tieši tā. Jums kādreiz ir bijuši aizdomas par viltojumiem saimas vēlēšanu kontekstā jūlijā? Nē, es gribēju izstāstīt par savu versiju par partiju finansēšanas likumu.